ka es atceros, kad es pirmo reizi kļuvu par veģetārieti, man draugs izaicināja, viņš kļūst veģetārietis, bez gaļas nomiršu. Un tad man bija jautājums, ka esmu vīrietis, man patika izaicinājums. Pirmais, ko es pēc kāda mēnesi, kādam 40-50 dienām sapratu, ka es kļuvu veģetārieti, ka man gribās nenormāli iet pie dabas un mīļot kokus. Man gribās iet pie zaļumiem, apķert viņus un pateikties viņiem. Bija kaut kāda šī lieta, ka man gribējās vairāk, saikni ar dabu, kaut kādu patiecību ar cilvēkiem. Tāpēc, ka cilvēks, kad viņš ēd gaļu, viņš ēd naidu. Ja dzīvnieki nav nogalināti priecīgi, ka dzīvnieki saka, nogalini mani, vai, piemēram, nokrīt dzīvnieks no koka un saka, esmu gatavs. Principā tie ir āboli kaut kādi, kas nokrīt paši, viņi saka, gatavi apēdiet mani. Dzīvnieki nekrīt no kokiem. Un tad bija šī līdzjūtība iekšā, kad gribās tiešām dzīvniekus mīļot. Ja, piemēram, paskatāmies, ko cilvēki tikai neēd, mēs varam aiziet uz gaļas pavliem, tur ausis, aknas, nieres. Un kāpēc cilvēks nevar ēst? Nākamais ir, ka cilvēks, Ķīnā, piemēram, lielākā delikates, kas ir, tie ir cilvēku embriji. Tā viņam delikates tagad ir 10 000 maksā. Bet tāpēc ir pieskarties, piemēram, produktiem, ielieciet rokas, piemēram, rukolā, ieliec rokas iekšā, sajūt dzīvību. Gribās mīļumus, viņi tā smaržo, piemēram, paskaties, piparmētra, tu pieeja klāt un saka, labrīt, piparmētra, un tik forši sajūts. Bet, kad tu aiziet, piemēram, paskaties tām cūku galvām uz tām nieriem, tu saki, žēl ir, līdzjūtība kaut kādu pārņem. Tāpēc ir paskaties vienkārši cilvēkiem, kas strādā tur un kas strādā tur.